dāvēt zvanīšanas. Rolandam X15 pat ienāca saka. Tu zini, kas būtu jāinterpretī stāvēt? Viņš tiem pa puri būtu iedevis. Nu, do virsū! Nezinu, pamīši. Zini, ko tie darīs tagad? Viņi izdomās pabraukt malā. Ir jau arī. Bailoties sapraka, laikam izdevīgāk pašiem pabraukt malā. Zini, kā viņi tur streso? Nezinu, būs uztamēt augšā. Viņi netiks lejā, ne? Tas ir pīdēts vasaras rieps, tā ir konkrēts. Kā viņš tev garām tiks? Nu, ko tev uzreiz bremzēja? Tur vajag cuku uzdot, bišķi seki. Nu, redz, ka es viņu jau uzreiz no... Bailot, redz, kā viņi brauc. Bišķi uzdod gāzu uzreiz pa bremzēm met. Tas ir veķis īstenībā. Stulbā. Ko tas Audijs aizdarīja nomadzēs? Palūk, kur tās mašīnas ir sabraukuši, bet viņš mīļš, ka iepisīs viņos. Vai, es arī mīļš. Tev var iet pagulēt, man liekas. Ejo, te jau būs gaņā vēl kāds akšēns ar viņas priekšā kaut kur. Jā. Jā. Uz staldrušanu. Ne? Moškas Bermund varētu. Ejo, zini kas? Viņš kā 10 minūti jau tagad iet un tā vecena vēl nekur nav tikus. Nu, bļā, jā, netiek ārā, tur viens šovu tādu taisa uz ceļu, ka netiek ārā viņai. Ar džips slidinās. Labi, tā ir. Nē, jums var neteikt, BMW iet vakar, īstenībā vēl, ka neiepas viņā. Ne? Nē, jums netiek garām. Tu tiks numar? Jā. Ko vēl viens bērns aiziet? Jā. Tas taisnīgs. Sētā? Kur sētā? Ikvīku? Ko es arī gribu redzēt? Es tev saku, ka viņš nebūtu nomiet, nu pēc dārnā nekas priekš neesi sastrēkums veidojas. Mūzons nav labi. Tagad jau tas ar vairs netiks garām, tas bērns jau mēlēs vēl. Jā, kā tev vecini liks jau pie stūrs, jau tu malāt uz zaļu palku. Mums viens šies te, kas man autoskolā māca šitā izdarīt. Šak vienu vecē mēģināja griezt priekšā un nevar iegriezt iekšā. Šak un viņš kā 10-15 minūtes stāv. Viņi tur visās priekš, viņš piegāja viņai, pateica, palaidiet man pie stūrs, šak iebrauc iekšā un lai garām viņai tikšak zaļu balpalī. Vēl viens idiotis, bet ne? Tas ir pizdzēts, bet. Tur jūs nevar to vēlī. Man viss teikt vispār netiks, ka mašīnas es nezinu, vēl deva mīs gribās uzvēlīt. Es varu iešu. Mašīnas vienos kāpēc.